Sveiki, draugi! Tur augšā ir Akropole, Atēnas. Tur lejā ir daļa no milzīgās 5 miljonu pilsētas. Uzkāpu šurp pati savām kājām. Jāatpūšās bišķi gan arī, bet ziemeļu puslodē decembris ir viens no tādiem vistumšākiem laikiem, kurā ir dzimuši, mēs zinām, daudzi gaismas skolotāji. Kristus nav vienīgais. Paskatieties, man ir atsevišķi vesels video par šiem skolotājiem. Protams, arī Apolona piesauksim šajā brīdī, kas nav tikai skaistuma skolotājs, bet iekšējās gaismas skolotājs. Man grieķu draugi māca šādas lietas. Viņš saka, tos tev nevienā turisma ceļvedī neteiks. Tās, ko mēs tev pateiksim par viņu dieviem. Palīdzot sev noturēties uz harmoniskām laika līnijām, harmoniskiem notikumiem, mēs to vislabāk varam izdarīt, esot kopā ar zemes dabiskajiem ritmiem. Tātad ziemas saulstāvi, 4 pagrieziena punkti pavisam gadā, 2 saulgrieži, 2 saulstāvi. Un es aicinu turpināt svinēt to ar mani. 22. decembrī atradu, ka studijā ir iespējams vakarā brīvs laiks. Es esmu. Un mēs varam satikties. Šoreiz būs daudz pārsteigumu, vairāk kā citkārt atstāšu šo noslēpumā. Protams, būs visiem mūsu ķermeņiem. Jūs zināt, es ļoti godāju un ļoti cienu fizisko ķermeni kā instrumentu. Un īpat laikā būs daudz, kas par relaksāciju atbilstoši šim laikam un dažādi visādi jaudīgi cerams. Pasākumi no tā, kā es esmu sasmālusies 2,5 mēnešus intensīvā pašritrītām, nav tam vārdu, kas ar man šeit ir noticis. Var sakot, ja jums tas interesē, piesakieties, aicināti visi. Uzlikšu arī jaunās zemes enerģiju atsevišķas, tos atslēgas, kā iekļūt un tā kā gaidam.